sarunu cikls Piestātne. Esiet sveicināti Piestātnes jaunajā epizodē. Šodien mūsu sarunas viese ir radoša personība, 2 bērnu mamma un neatņemama teātra etīde, sastāvdaļa. Diāna Krauze. Sveika, Diāna! Čau! Tavas saknes ir Talsu novadā, bet ne Mērsragā. Vai tu vari mazliet pastāstīt, no kurienes tad tu esi nākusi? Jā, es nāku no Laucienes. Tas ir pavisam netālu no Talsiem. Un, lai gan es nevarētu teikt, ka esmu arī ļoti tālu no Mērsraga, tā paskatoties, atceroties no bērnības, mums šeit Mērsragā dzīvoja radu tante, pie kuras es braucu. Cik es sevi atceros, mēs šeit braucām. Un arī netālu tieši pie skolas viņi dzīvoja. Un brīvdienās braucām ar vecākiem, ar vecākiem braucām ciemos. Tā kā Mērsrags ļoti tūs. Tu esi uzaugusi kuplā ģimenē, cik mums laikam sarunās tā ir nācies parunāt. Kas ir tas, ko tu esi paņēmusi no savas, varbūt bērnības, no tā, ko tu esi piedzīvojusi savā ģimenē, un ko tu vēlies no tā nodot saviem bērniem? Jā, noteikti jāpiemina, ka esmu ļoti, ļoti bagāta ar to, ka es nāku no ļoti lielas ģimenes, man ir 4 māsas un 2 brāļi. Un atceroties bērnību un visu to, man nekad nebija garlaicīgi vai vientuļi. Es atceros, ka man bija kaimiņa draudzene, kur, ja pazuda elektrība, tad viņa teica ārprāts, cik tas ir vissliktākais, kas var būt. Kad tev ir bail, ka tu esi skumīgs un vientuļš, un kad tikai ar vecākiem, bet man tādas situācijas nekad nebija, jo tie bija visjautrākie vakari, ja kaut kas tāds notika ar elektrību vai nezinu, liels sals vai putenis, mēs tad visi kopā, un tad, protams, var iztēloties, kā tas ir, ja ir 4 māsas, 2 brāļi un lielie jampadrāči. Un šis viss ir iemesls tam, ka man vēl aizvien tā pati svarīgākā vērtība tā ir ģimene. Un tā ir, tas ir neatņemami. Tev var būt daudz draugu, bet ja tev nav ģimenes, man šķiet, ka tu jau esi mazliet jau tā kā zaudētājos. Kā es esmu bagāta, jā. Mēs laikam iepazināmies sen atpakaļ jauniešu dienu pasākumā, ko organizēja Talsu bērnu jauniešu centrs. Un tad tajā brīdī jau tu man iespiedies atmiņā kā tāda ļoti aktīva un darboties griboša jauniete. Kā tu pati atceries šo vecumu? Es biju viskvēlākais fans savai bērnības draudzenei Dārtai. Jā, mēs bijām trakas jaunietes. Manuprāt, mūsdienu jaunieši ir ļoti, ļoti tādi piezemēti un mierīgi, jo mēs, kādā nozīmē traki, mēs visur vēlējāmies piedalīties, mēs apmeklējām dažādus nometnes pasākumus, tāpat bērnu un jauniešu centrā visus šīs seminārus, un tas, tiešām nebija, laikam, tādu pasākumu, kuru mēs neapmeklējām. Mēs bijām ļoti, ļoti aktīvas, un tas arī, iespējams, ka tas arī ir kā pamats tam, kāda es esmu tagad. Nekur jau nekas nav zudis. Tās iegūtās, jā, īstenībā, jo tā ir pieredze, man liekas, milzīga pieredze, ko iegūst arī darbojoties šajās dažādajos pasākumos, un ko tu pēc tam var likt jau lietā savā pieaugušā cilvēka dzīvē, jā, ko varbūt mēs tā nemaz nenovērtējam tajā brīdī, kad mēs to visu izmantojam un apmeklējam. Redz, mēs esam satikušās abas Mērsragā. Kāds tad ir tas tavs ceļš un stāsts, kā esi nonākusi Mērsragā? Jā, laikam jau jāsāk ar to, ka es biju maziņa, un es skaidri un gaiši teicu māsām, ģimenei, ka es zinu, ka izaugšu liela, es dzīvošu pie jūras. Un vārdiem ir ļoti liels spēks, es dzīvoju pie jūras. Un vēl bija tāda, to man vēl aizvien tad atgādina tētis, ka mums bija situācija, mēs bieži braucām tieši uz Mērsraga pludmali, kā uz jūriņu, vai arī uz Plieņciem. Tās bija tās 2 vietas, kur mēs visbiežāk ar ģimeni braucām, un tad dzīvojot netik tuvu jūrai, kā tas notiek tā, ka ir tā viena brīvā diena, tā, piemēram, ir svētdiena, un tas nav tā kā mani bērni tagad zina, kā aizbraukt uz jūru. Tas ir tad, kad ir 11, 12, tad mēs
sapošamies uz jūru. Nē, tas bija kādreiz tā, ka tas bija 8 bija jābūt busiņā, mums bija ģimenes busiņš, 8 bija jābūt, jau iepriekš bija maizītes piknikam un viss sagatavots. Un tad šis te agrais rīts uz jūru, līdz kādiem 5-6, kad visi ir sarkani kā vēži, un tad visi tādi omulīgi brauc mājās. Jā, un tad tās bija tās trakās jūras dienas. Lai tu tādu vienu pamatīgo jūras dienu, mēs bieži, nebija tā, ka mēs katru dienu varējām braukt. Un ļoti, ļoti sen bija tāda situācija, ka braucām ar busiņu, man bija kādi 4-5 gadi. Un tā kā ne tikai māsas un brāļi, arī pie mums bieži vasarā dzīvoja brālēns, un atbraucām visi uz jūru, un tas gandrīz kā Kevina filmā, viens pats mājās. Vai visi ir sakājuši, teikt, jūras diena ir beigusies, visi busiņā salikuši iekšā, jau gatavi braukt prom, vai visi ir? Un tagad skatās apkārt, un tas ir kaut kas man ir atstāstīts. Kaut kā nav, kaut kā skaitās, kaut kā trūkst Diānas. Un tagad, kā mans tētis stāsta, jā, ejam meklēt Diānu. Kur Diāna? Diāna ar vietējiem jau ir sadraudzējusies, kāpā droši sēž, tas uz atgriešanos. Redziet, tā ir tā es šeit esmu. Jā, tā ir noticis, ka mani atstāja Mērsragu jūriņā. Bet, acīm redzot, tas tā zīmīgi. Kaut kas jau šeit ir pievilcis. Un kā tu varētu salīdzināt Mēršakas tavās atmiņās un Mēršakas tagad? Jā, šis tāds ļoti... Man redz tās bērnības atmiņas, tās tiešām tā ir tikai jūra un tā konkrētā māja. Un viss pārējais Mērsakas likās, ka tāda gandrīz vai pat neeksistē, jo mēs nekur daudz citur Mērsakā nebijām. Un savukārt tad, kad sāku šeit dzīvot, arī tad man Mērsakas bija ļoti svešs, un es pie sevis tā domāju, ka nemaz nav šeit tā. Es negribētu teikt, ka cilvēki pie jūrā ir tādi skarbāki. Neteikt, ka visi tādi ļoti sagaida ar atplastām rokām. Pirmos kādus 5-6 gadus, tas bija, te bija manas mājas, kur es dzīvoju, un es strādāju Talsos. Tā kā man bija tāds saucamais guļamrajons, un tā kā nedzīvoju pašā centrā, tad es tur tādu nostāku, un es savā tādā Mērsragā, savā tādā liksdiņā dzīvoju. Un bija jāpaiet laikam, lai iejustos. Un tagad es droši varu teikt, ka jā, ka esmu mērsadzniece. Tas, ko var pamanīt, ka Mēršaks tev tiešām nav vienaldzīgs, un tu iestājies par to, lai te lietas notiktu un notiktu labi. Un viena no, kas jau man bija piemiršusies lietām, vienu sezonu jūs bijāt arī tādu savu biznesu atvēruši. Jā. Kā pie šādas idejas nonācāt? Ir tā, ka es nezinu, iespējams, ka es vienkārši tāds radošs un varbūt mazliet citādāks cilvēks. Nezinu, man bija kaut kādas tādas neizsakņotas lietas, ko tu kādreiz pie sevis domā, ka tu noteikti to gribi pamēģināt. Un kaut kā viss sastājās tā, ka bija iespēja pamēģināt, un pamēģinājām. Ļoti riskanti. Es vispār esmu pamanījis, ka ar mani ir tā, ka es tādus spontānus lēmumus ļoti reti, kad pieņemu. Man vajag tiešām ļoti tur izdomāt, kādi ir plusi un mīnus, bet ir tādas reizes, kad es tiešām pieņemu un pārliecinu citus par... es pat īsti nevaru izskaidrot, kā tas tā nācās, jā, bet mums bija tāda iespēja un gribējām pamēģināt, un tas tā kā tādā filmā. Pagaidām, tagad atceroties, man šķiet, ka tas tā kā tādā filmā, ka tas īsti mums nav noticis. Bet pieredze fantastiskā. Visi citi jautājumi, kas parasti seko, kāpēc vairs nav, nezinu, iespējams bija jāpamēģina, lai kaut kādas tās citas puses redzētu, saprastu. Un saprast, ka tu to negribi darīt. Jā, tieši tā. Un tai pašā laikā es nevaru pateikt nekad, nezinu. Tā kā... Bet šis noteikti nav centrālais jautājums, par ko man šajā reizē gribētos runāt. Tas centrālais jautājums laikam būs teātris. Teātris tev arī ir laikam tā vienmēr dzīvē bijis tuvumā vai pat pavisam tuvu. Arī, es saprotu, skolas laikā darbojies pie Maijas Laukmanis. Jā, braucu. Jā. Mums bija Jandāls.
Talsu tautsnam jauniešu kustību teātris, jā. Bet pirms tam arī darbojos Laucienas pamatskolas teātra pulciņā. Un 1 gadu tas vispār, atkal man ir tāda sajūta, ka tas nemaz nav noticis ar mani. 1 gadu es iestudēju nopietni. Es mācījos kādā 7. vai 8. manuprāt, 7. klasē. Es kaut kad man uznāk tāda pārliecība, ka man šķiet, ka nav nesasniedzama virsotņa. Bet tas ir tā viļņu veidi. Un man bija plakāti un gandrīz kā kastiņas tā, kad nāca un pieteicās un bija, protams, skolas biedri, kur pieteicās, un es pēc latviešu tautas pasaka, tāpat nebija pasaka, manuprāt, ka tā bija anekdota par to meitenīti, kura vecāka mamma ved pie ārsta, jo meitenīte nerunā. Ļoti šausmīga, dramatiska situācija, bet nerunā. Un tagad tas ārsts izpēt, un tas rezultāts ir tāds, ka mamma katru dienu sapina tik stingru bīzi, ka tāpēc viņa nerunā. Un es iestudēju. Man pašai šobrīd tiešām liekas, ka tas tā nav noticis, bet es iestudēju tādu, pēc anekdotas tādu izrādi. Un tas ir, tā patika un tā lielā, dažbrīd pat pārliecība un ticība sev uznāk, un tad var tādas lietas izdarīt pēc tam, uz kurām atskatoties vai atceroties, liekas, ka tas tā nav noticis. Un tad, mana tagadējā brāļa sieva Talsos mācījās 2. vidusskolā. Un viņa sāka ar Maiju Laukumu iet šajā teātra kopā būt. Un es savukārt biju uzsākusi spēlēt ģitāru pie Normanda Priednieka un šajā te ansamblī. Un ģitāra man arī ļoti tuva un mūzika, tas arī vesels stāsts, bet pie Maijas Laukumas es nonācu, ar Agneses palīdzību. Viņa man uzaicināja, izstāstīja, ka viņa apmeklē un tika, un godīgi sakot, tie bija laikam no tādiem skolas gadiem tādi vispiepildītākie, ja runā tieši par teātri. Ļoti pateicīga esmu Maijai, jo tās sajūtas, tiešām tas ir neaizmirstam. Ļoti skaisti. Un ļoti pasakaini ir tas, ka mums ir arī no izrādēm visi šie te ieraksti. Un tad cenšamies satikties un tad noskatāmies. Un kas man vēl arī ļoti, ļoti piesaistīja tieši Maijas Laukumas teātrī, ka šīs izrādes arī bija, filozofiskās un tādas dziļdomīgās. Un nereti bija tā situācija, kad tā ir, bet skatītājs īsti nav uztvērs. Viņš ir redzējis, ka kaut ko, kas notiek, ir dzirdējis tekstus, bet tas viss koptēls neizveidojās. Bet man jau tad tas likās, ka tas ir pats garšīgākais, kas var būt. Kad tu aizēji uz teātra izrādi vai uz kultūras pasākumu, un tas nav tā, ka tu izēdi saļankas zupu, un tu zini, ka tā ir saļanka, bet tu ēd un tu garšo, un tev apetīti rodās izgaršojot. Un, manuprāt, ka tas ir kultūrā pats fantastiskākais, kāds var būt. Tā ir tāda vesela burvestība. Tad man laikam vairs nav jautājumu, kāpēc Diāna uz Mērsragu. Mērsragā arī ir, man gribas teikt, tāds pirmais cilvēks, kas ir ienesis citādāku teātra pieredzi skatītājam, jo pirmā laikam bija Es un mani izrādu, kas arī ir tavs autordarbs un ko tu kopā ar jauniešiem izveidoji. Varbūt, ka var atcerēties, kā jums veicās ar šo izrādi. Maija, godīgi sakot, man jau sen teica, Mērsragā nav jauniešu teātra nav, Diāna kaut ko sāc. Bija jāpaiet tiešām daudziem gadiem, lai sadūšotos. Un tad tajā vienā gadā, es nezinu, uznāca kaut kāds tāda dzirkstele iekšā, ka jā, man to vajag, un es zinu, ko es gribu. Un izveidoju,
kā jau jebkurā vietā ar jaunu kolektīvu, dažādi mums gāja un saskārāmies ar dažādām, kas ir pavisam dabiski, loģiskas kaut kādas grūtības. Negribās teikt, ka tās bija problēmas, tās bija grūtības, kādam kaut kas apnika, īsti nebija tas, ko bija domājuši, ka būs. Varbūt kaut kas palikt jau tad, kad tev ir tik ilgi jānāk un tie teksti, un arī nav tāds tipiskā izrāde, ka kaut kas sarežģītāks un ka tur pajukās un atkal jāsaka, es tiešām varu latviešiem vairāk jālepojās par lietām, par kurām tiešām ir jālepojās. Man ir paveicies, es ceru, ka to tā nevar tā kā aizrunāt to veiksmi. Man ļoti bieži tad, kad ir slikti, man uzrodās cilvēki īstie blakus. Un ne tikai tad, kad ir slikti. Man vienmēr ir īstenībā īstie cilvēki blakus. Un arī toreiz gandrīz visi izjuka, bet uzrodās, nedrīkst nenosaukt, uzrodās Marta Štērna, un viņi izglāba visu izrādi, jo viņi ienāca un bija, un mums izrādē, viņi, manuprāt, bija uz 3 mēģinājumiem, un izrādē nebija jāceļās, tā kā, jā. Un izrādē sākumā es tā negribīgi, tuvākajiem pateicu, ka tā būtībā ir par manis sevis tik tieši atklāti, kāds ir nosaukums, tas arī ir tieši par mani. Un šī te tuvība ar jūru un šī te sevis meklēšana caur jūru, caur tādu prizmu kā jūra. Jā, un tās bija tās manas tā brīža sajūtas. Un tagad, godīgi sakot, pat gribētos noskatīties, jo arī tur mums ir ieraksts. Gribētos noskatīties. Mums bija arī fantastiski iespēja tepat Mērsagā. Mums ir tik tādi cilvēki, kuri ar dzirksteli ne tikai acīs, bet arī darbos. Deivids Lakdiņš toreiz piedāvāja, mums bija tā tradīcija uz tās mājas sienas, īsfilmas. Viss 1, 2, 3 un ir zvans, būs īsfilma, viena nakts tiek nofilmēts, tad arī šī te izrāda tik tāda kā tāda, tiešām īsfilma izveidota mūsu pašu pludmalē pie Bākas, kas arī liekas neticami. Tā ir, tie īstie cilvēki mums šeit ir. Man liekas, arī tā pievienotā vērtība gan šai izrādē, gan nākamajai, par ko mēs runāsim, ir tas, ka, principā tur viss ir oriģināls. Nav nekas tāds, kas būtu paņemts gatavs. Gan šis te teksts, gan arī mūzika, un visas šīs lietas ir tā kā radīts tieši īpaši šim notikumam. Tev tas ir svarīgi? Man tas ir ļoti svarīgi, un ja man ir iespēja izcelt kādu sev blakus, es vienmēr izmantošu to, un tā kā mums šeit ir tādi dimanti, slīpēti un neslīpēti, tādi dārgakmeņi, jaunieši, skolēni, arī jau pieaugušā vecumā, kuriem, ja ir iespēja, tad ir jāizceļ. Un tad, ir tieši, paldies, ka tu atgādināji, protams, par mūziku, un arī tagad pēdējā izrādē, es nemaz nevarēju iztēloties, ka es ņemtu kaut ko gatavu. Manuprāt, ja mums šeit ir, tik mazā teritorijā, ja mūsu ir maz, ja mēs tā skatāmies, cik ir iedzīvotāji, bet mums ir tādi dimanti, kur, tas ir, varbūt ne dimanti, tie ir mūsu dzintari. Jā, es nespēju iztēloties, ka ir daudz vieglāk. Protams, ka ir daudz vieglāk atrast mūzikas tajās kaut vai YouTube'ā vai jebkur atrast gatavu kaut ko, nogriezt kaut ko, pielāgot tādu, kādu tev vajag, bet tam nav šīs pievienotās vērtības, bet tad, kad tu redzi, kā tas top, un es domāju arī jauniešiem, ne tikai es domāju, manuprāt, toreiz klavieres iespēlēja Dārta Krūze, un tad, kad es viņai prasīju to, ko es gribu, es iedomājos, kā cilvēkam, mēs neesam tik pazīstams, bet es zināju, ka viņi spēlē klavierus un arī mācās par to. Tajā laikā es atceros, kādu es uzrakstīju to aprakstu. Es domāju, ja es saņemu tādu aprakstu, es nezinu, vai kāds mākslinieks vispār varētu izpatikt šādi visām tie apraksti bija vēl aizvien tādu to aprakstu, kad ir. Bet jā, viņi sajūt to garšu, ko es vēlos. Un toreiz arī, ja par jauniešu izrādi atradu arī tepat Engurē meitene, kura mums deju soļus, jau tas arī bija kaut kas
likās tiešām episki. Kustība kā tāda, jā. Nu, jā, tie elementi, kas šķiet, ka līdz šim, nu, kā jau es teicu, kaut kādu jaunu ceļu un skatījumu vispār uz teātrī, un tu mums esi atvērusi Mērsragā. Un tas nākamais solis, kas jau, manuprāt, ir vēl drosmīgāks, ir mūsu mājās putnu nav, precīzi pateici. Un šī izrāde tapā ar amatieru teātra Etīde un startēja pat skatē, saņēma augstāko pakāpi un tika izvirzīta uz reģionālo skati. Tā kā arī tāds pilnīgi līdz šim nesasniegts sasniegums tieši Mērsraga arī amatieru teātrim. Nu, kāds ir stāsts šai izrādē? Zini, šie te putni, man šī izrāde vēl aizvien man īsti nelaiž vaļā. Tāpēc man šķiet, ka arī ir kaut kāda tāda tā kā... Ja var pateikt, tā kā, ka tu mazliet mūziku nomutē vai iepauzē. Man šķiet, ka es esmu mazliet arī radoši iepauzēt, jo šī izrāde man pilnībā nav atlaidus. Tas nav tā kā es un mani un es izgājām vēl nofilmējām, tad bija tā, ka tiešām tu tā kā palaidi tādu jūriņā, ja? Bet šī man vēl aizvien tik ļoti, ļoti kaut kā sevī sēž. Šī izrāde ir... Es laikam tā sevi pāranalizēju, es esmu tāds dumpinieks, ja, kas grib iet pret straumu. Redz, man patīk, ka pēc šīs izrādes, pēc putnu izrādes ir tā, ka cilvēks, kāds skatītājs var pateikt, nesapratu neko. Tad ir cilvēks, kurš pasaka, tiešām tā arī bija, ka man bija sajūta, ka viss tā izrāde bija murgs, un ka beigās es tā kā pamodos un tā kā tāda spriedzīta iekšā, ka tas ir tā kā, kas tas bija, vai tas bija tā kā, es biju iemidzis, vai kā arī tāda atsauksme bija. Cilvēkiem arī ir, manuprāt, tā kā iedalās divās daļās cilvēki, kuri tomēr patīk tas tipiskais, un ka īsti nav gatavi izkāpt no robežām, no kaut kāda rāmja. Un ir atkal tie, kuriem tik ļoti gribās to rāmu pārkāpt un kaut vai drusciņu. Un ja tu mākslā kaut ko saskat ārpus rāmja, tad sajūt, ka tas ir mans. Par putniem, jā, tāpēc es tagad tā atbildēju uz tavu jautājumu vairāk tā kā no skatītāja prizmas, bet ja es tā kā no savas kā radītājs. Smieklīgi. Es nevaru sev nosaukt par režisoru, jo es neesmu režisori. Par to ir jāstudē. Bet, ja es tā kā, ko es ar to gribēju pateikt, šo izrādi, tas, ka man ļoti arī patīk tas, ka šāda veida izrādes, un tieši arī Etīdē mums ir šī tieši tapa, tā ka tā ir tāda brīvestība, ka arī es nevarētu pateikt, ka es īstenībā esmu viena pat autors. Tā ideja, skelets, labi teksti, jā, mani teksti, bet man ļoti, ļoti patīk tas, ka mēs varam, katrs no aktieriem ir kaut ko ielicis un arī kaut kādā brīdī pēc vairākiem, tiešām ļoti daudz mēģinājumu vajadzēja, lai vispār pieņemtu to izrādi. Arī paši aktieri, tad, kad sāk pieņemt, tad arī mainījās tas materiāls, tā mīkla palika pavisam citādāk nekā sākumā, kad tu tikai atrunā kaut ko savus un īsti nesaproti, par ko iespējams arī pats nesaproti. Un man ļoti, ļoti patika tas, ka pēc viena no mēģinājumiem viens aktieris pateica, bet īstenībā, bet es neatceros, vai tas bija mēģinājums, vai tā jau bija izrāde, ka pateica viens aktieris, bet zini kā, bet īstenībā, kurš ir teicis, ka mēs esam tie normālie savos, tā kā fiziski veselajos ķermeņos. Ka tev pavarās pat tāds jautājums ar tādu pilnībā citu filozofiju, bet varbūt, ka tie cilvēki, viņi ir pavisam, tu nevar nosaukt normāls, nenormāls, bet ka viņi īstenībā ir daudz veselāki, tikai viņi ir iesprostot savā tajā ķermenī. Un toreiz, jā, es domāju, ārprāts, ka kad tev aktieris var pateikt kaut ko tādu, tā ir vispār, manuprāt, vēl garšīgāk medus maizes nevar būt. Bet jā, par šo te izrādi, ka mēs cilvēki visi esam vairāk vai mazāk sabiedrisks būtnes, kuri vēlas ir vēlme būt pieņemtam. Un lai vai kāds tu esi. Un jā, tā
tas koncepts izrādēja arī ir tāds, ka tu viņu arī, ar kāpēc tu esi atnācis uz to izrādi? Tu vari viņu kā komēdiju uztvert, mazliet ar melno humoru, un tu vari smieties par jokiem, kurus tu redzi kā joku, bet tai pašā laikā tā var arī būt kā drāma, kurā tev pašās beigās īstenībā asariņu novirst. Man liekas, ka visu laiku tādu spriedzi, tu arī pieminēji to. Es arī laikam biju no tiem skatītājiem, kur visu laiku kopš pirmās tās minūtes, tu esi tādā spriedzē. Tādā, ka tu pat, līdz galam īsti nespēji aprakstīt tās sajūtas, bet es pievienošos vienam komentāram par to, ka ļoti līdzīgas sajūtas ir raisījusi izrāda, kāds pārlaidās pār Dzeguzes ligzdu, un kaut kāda tā sajūta man bija pilnīgi līdzīga. Tā kā kompliments. Kompliments, jā, tiešām par šo. Tiešām par to, ka tu esi kaut kādu pilnīgi citu kaut ko ienesusi. Jo tas ir svarīgi. Mēs varam visu laiku šabloniski iet pēc kaut kāda viena komēdijas tipa, bet tā auditorija reizēm ir arī jāpierāda tajā auditorijai, kad var būt arī citādāk. Un uz izbrīni jāpaķer, kā saka. Jā. Tas, protams, ir riskanti, bet kāpēc man nav bijusi tāda, man arī šajā izrādes kontekstā ir bijuši īstie cilvēki blakus, kuri zina īstos vārdus un ka nedrīkst padoties, bet man godīgi sakot, tas, ka man nav bail šajā lauciņā, tāpēc, ka es sevi tā kā nenostādu, ka es tagad esmu, ka man sevi ir jāpierāda un ka es tādu režisoru un ko par mani Nē, es neesmu. Es daru to, kas man patīk, es daru to, kā man tas patīk. Un es gribu to, ko es gribu, es skaidri zinu, ka es gribu ne to, kas ir visiem. Un es gribu kaut ko citādāk. Un man šķiet, tas man iedod to iekšējo spēku, ka man nav nevienam jāpierāda. Un tas ir fantastiski, ja arī kāds pasaka, kā man patika pirmajā skatē, kad Kārlis Neimans bija žūrijā, un viņš teica, arī tad, ja tev pēc izrādes atnāk un skatītājs pasaka, tu pajautāji, kā jums patika, un skatītājs pasaka, man nepatika, arī tā ir, Tātad cilvēks saprata to, ka viņam nepatika. Viņš nebija noskrolojis telefonu, viņš negulēja tās izrādes laikā, viņš neizgāja ārā. Viņš sagaidīja līdz beigām un var pateikt, ka kaut kas viņam nepatika. Un ja viņš vēl var pārargumentēt, kas nepatika, tad tas vispār. Jo nav jau visām grāmatām nav jāpatīk, visas filmas mums nepatīk. Arī visi ēdieni mums negaršo, tas ir normāli, tā ir gaumas lieta, tā kā tev arī var nepatikt, un tas es uzskatu, ko režisoram vai māksliniekam, tā jau nav tāda tā kā kritika, vai ka tu esi slikts. Kaut kas nepatika, tas ir pavisam normāli, nevar visiem viss patikt. Tā kā, manuprāt, man tas tā kā lielāko spēku dod tā pārliecība, ka mākslā nav pareizi, nepareizi. Un nav tikai viens tas ceļš. Un dažkārt man pat godīgi sakot ir tā, ka man tiešām ir skumji, ka mēs kaut ko visu laiku vienu. Labi, ir interesanti paskatīties, kā 5 režisori var vienu izrādi, vai arī ir kaut kāda klasika, kas ir tiešām Līgo svētkos, kas ir jāiestudē, vai Ziemassvētkos kaut kas, vai pie kaut kā pieturēties, bet plašāk domājot, nē. Mēs neesam vēl, māksla kā jūra, mēs nevaram to visu sasmelt. Es tā domāju. Un es domāju, ka arī nekad nevarēsim sasmelt, vai ne? Un tas jau ir jāķers tas labākais īstenībā, ka tev vienmēr ir uz ko iet un vienmēr ko jaunu atklāt. Šobrīd mēs atrodamies uz Mēršaga brīvdabas estrādes skatuves. Un arī, tas tā varbūt simboliski, bet viena lieta, ko mēs šeit pavisam drīz piedzīvosim, ir 23. jūnijas un arī pasākums, ko man gribas teikt, ko esi tā kā mazliet tu uzņēmusies arī novadīt, noorganizēt. Man šķiet laiks reklāmas pauzē. Jā, visi ir mīļi aicināti. Brīvdabas estrādē Jēgarleja, Līgo vakarā.
18. Jo mums būs kā reklāmas rolītī izskanēs, tiešām es nostapēju skatos, ka pie mums būs par nerātno. Jā, mums būs par nerātno, mums būs Emīla nedarba Mērsagā. Visi mīļi aicināt, manuprāt, būs tiešām interesanti, jautri, bet arī baudāmi tāds koncertu uzvedums. Un Līgo svētki ir tā reize, kad manuprāt, tas ir tāds, ka obligāti ir jābūt kaut kādam tādam, tiešām pie dabas kaut kāda tāda, tā kā, kultūras programmiņa, kas ir pie dabas, un tas ir koncertu uzvedums ar dejotājiem, ar kori, ar kaut kādiem nelieliem skečiem, un mēs to varam. Tāpēc mums arī tāds būs. Un te šajā gadījumā ir jau tāda zināms materiāls, uz ko cilvēki jau zina, uz ko nāk, vai ne? Tā kā es domāju, ka jā, mēģinājumi notiek pilnā sparā. Gatavojamies, un man ir tiešām prieks, ka mums šogad ir tā sagadījies, ka arī varēs piedalīties Mērsaga vidusskolas tautisko dejotāji. Abas divas šīs abi kolektīvi, gan mazās atasītes, gan arī noras. Tāpat arī mums būs pavisam mazie Mērsaga dejotāji Pastaliņas. Un Silvas piedalīsies, un jā, koris, un tā kā, manuprāt, mēs paši varam tādu koncertu uzvedumu izveidot mums. Tas ir vienīgais, kas mums vēl trūkst, ir skatītāji, vai ne? Jā, tā kā skatītāji lūdzu nāciet. Mēs arī varam tā kā reklamēt, ka mums nav jāuztraucās par to, ka kaut kur būs kājās jāstāv, vai kā šeit tās rindas ir tik. Jā, tikai tik daudz kā jāatnāk un jābūt un jābauda tas, kas ir sagatavots. Atgriežoties pie tā radošā procesa, kā tu raksturotu pati savu radošo procesu? Tas ir tāds apzināts, es tagad piesēdīšos, kaut ko rakstīšu, darīšu, vai tā diezgan spontāni. Tas ir atkarībā no šiem te etapiem, no šiem te rakstīšanas etapiem, jo sākums vienmēr tas ir spontāns un tā kā tiešām plūst. Un viss ir skaisti, un tad ir kaut kādi šie te melnie caurumi, ka tu iesprosti, un tad ir tā kā gandrīz kā kad obligāti, kas ir obligāti jādara tie darbiņi. Piemēram, man arī ir tā tendence rakstīt uz lapiņām darbiņi, kas ir jādara, un tad ir tie darbiņi, kur ir 5 izsaukuma zīmes, kas ir obligāti steidzami jāizdara. Tad, un ja tev ir jāraksta turpinājums, un tu saproti, ka tev nav ko, nav turpinājums, tas ir ļoti smagi. Ļoti. Un es neteiktu, ka vienmēr tas ir baudāms, tāds neatnāk. Jo esmu pamanījis arī to, ka es nevaru kaut ko izdarīt pēc pasūtījuma. Un tas nedod tādu stabilitāti īstenībā. Ja man būtu jāraksta vēl kāda izrāde, es nevaru neko apsolīt, jo man tas tā nenotiek. Es neesmu tas, kurš vajag gadā 5 izrādes būs. Jā. Tas nav par mani. Laikam esmu pārāk tāds, nezinu, tik ļoti radošs cilvēks, kuram ir plūsti. Un tas teksts nāk, un tad nenāk, un tad nāk. Un tad tu vari saprast arī kaut kad vidū, kad kaut kas ir jāmaina, un tad tu esi tik ļoti, es esmu tiešām no sirds pateicīga aktieriem, ka viņi ir tik saprotoši, ka tas tā var būt, ja mēs kaut ko nestandartizētu darām vai tādu, kas jau nav noslīpēts. Un ka ir gatavi, ka būs kaut kādas izmaiņas. Tā kā, godīgi sakot, tas ir ļoti mainīgs, bet ja nebūtu pašā noslēdzošajā etapā, kad jau ir pirmizrāde, ja pēc pirmizrādes nebūtu tas gandarījums, es domāju, ka es būtu apstājusies pie pirmās. Pie es un manies, jo to es rakstīju tiešām pa naktīm. Bet tā vieglāk nāca. Bet tā vieglāk nāca nekā putne. Jo putnēm es zināju skeletu, es zināju sižetisko līniju, es iepriekš pirmo reizi sagatavojos lasot grāmatas par šādām te iestādēm.
Un tad es sapratu, to vienu grāmatu lasot, es sapratu, ārprāts, cik jocīgi. Tā kā izrāda, ārprāts, cik jocīgi, tu tā kā lasi, un tu tā kā saproti, bet tad tu saproti, ka tu nesaproti, un tad tev vienbrīd tā ienāk prātā, vai man tikai tā sajūta tāda ir, tā kā izrādē. Vai man tiešām tikai man liekas, ka kaut kas īsti nav kārtībā, jo visi pārējie tā kā, arī tiešām bija tā, neatceros, nepateikšu nosaukumu, grāmatu ieteica kādreizējā kolēģi. Un tu lasi, un tev paliek tā, neumulīgi. Un tas, laikam, iedeva man kaut kādu arī tādu pipariņu tai izrādē, ko ielikt. Ka tev drīkst būt arī neumulīgi, tev drīkst būt spriedzīte, un tā arī ir kaut kāda tā sajūta, ko tu var saņemt. Man grūti raksturot, tas nav tāds viens. Tu teici, ka putni vēl tev nav īsti tā kā atlaiduši, un tad iespējams varbūt arī, ir grūti kaut ko domāt un plānot jaunu, bet vai ir tā iecer, ka varētu vēl kaut kas tapt? Manuprāt, ka ļoti daudz to sagaida, un tā uzreiz ir ļoti tāda atbildība. Un tie, kur man pazīst, esmu ļoti atbildīga. Varbūt dažkārt tā neliekas, bet ja es esmu par kaut ko atbildīga, tas ir tā kā līdz kaulam. Un tāpēc es dažkārt mēģinu tā kā noslīdēt no kaut kādām atbildīm, tā kā, lai saprast, es neesmu par to atbildīga. Tā kā negribu atgrūsties no kaut kādām atbildībām. Nē, tā es negribētu teikt, bet es vienkārši sevi pazīstu, ja es esmu par kaut ko atbildīga, tas ir tā kā, ka es sevi pēc tam vairs, un vai es gribu, gan jau, ka būs kāda. Bet ja es to tagad skaļi pateicu, tad ir jābūt, kad būs pirmizrāde. Jācer, ka būs. Jo aktieri arī tā kā ir izteikuši vēl, ka gribētu, lai būtu, vēl kāds oriģinālais saturs. Oriģināla darbs, kurš, tā kā, bet tas, ja tas būtu tik vienkārši, tad tas būtu vienkārši. Un tas nav vienkārši, tāpēc tas nav vienkārši. Ļoti gudri domā. Ļoti gudri. Tas ir ļoti sarežģīti. Jā, jo tā kā man radās tāda tiešām doma pēc otrās skates. Es nedēļu biju vispār tādā bezsvaru stāvoklī, varētu teikt, jo man bija grūti, kā, tikt visam tam, tik ļoti daudz tās emocijas un to visu sevī, tā kā, es pat nezinu, kā to izstāstīt, bet tās iekšējās sajūtas, izjūtas, viss, un kam tu gatavojies, un kur tu nonāc, un tad tā atgriezeniskā saite, un tad es pagāju kaut kādu nedēļu, un es jau mājnieki jau, protams, vienmēr ir vislielākie cietēji šādiem radošām personām. Es saprotu, dēls jau saka, māmu, taču viss ir kārtībā. Es saku, nē, viss ir kārtībā. Es redzu, ka nav kārtībā. Nē, ir viss kārtībā. Es saku, ir dažkārt, ka tev ir kaut kādas lietas, kārtīgi, sevī, ka tu gribi pārdomāt, izdomāt vai izanalizēt. Un tas arī man ir ļoti, ļoti raksturīgi. Es tik daudz ko iekšēji analizēju un arī par šo te putnu izrādi. Ka man radās tā doma, ka gribēju vienbrīd, es pat iedomājos, ka varbūt man vajag krekliņus drukāta tādu uzrakst, ka neērts ir tas, kas nav vērts. Un tas ir tik ģeniāli. Arī man izrāda. Viņa nebūs viņa standartos, viņa nevarēs novērtēt pēc kaut kādiem tādiem striktiem kritērijiem. Un ne tikai par vērtēšanu, bet arī par izrādi kā saturu. Ka nērts ir tas, kas nav vērts. Un tad es toreiz sēdēju, domāju, bet tā arī ir. Tā ir. Un es domāju, es neizdomāju neko ļoti tādu, tik oriģinālu, bet īstenībā tie vārdi tā salikās, ka es tiešām, tā tas ir visur. Un tā tas ir, manuprāt, pat nav tādas jomas, kur tas tā nav. Ka tas, kurš mazliet ies pret spalvu, viņš nebūs ērts. Es nedomāju to tā, es negribētu, lai šo te man teikto uztver, kad es kaut ko tā kā nepieņemt kaut kādu veidu kritiku. Nē, noteikti, ka nē, bet vispārīgi tā doma par to saturu tajā izrādē, ka tiešām, tā ir. Tas, kas nav vērts, tas nav vērts, un tāpēc tas ir nērts. Un man kaut kā ļoti tas, man patika, ka tas atnāca pie manis tā doma.
Jo, nezinu, tas tā kā dod atkal kaut kādu tādu, iepilina tādu, aiziet kaut ko vēl. Mēs kādu laiku bijām arī kolēģis Mēršaga vidusskolā. Tu esi likusi punktu vai komatu pedagoģiskajai dzīvei? Ai, kāpēc tāds jautājums? Noteikti tas nav tā kā punkts ar... Nē, tā ir kaut kāda pieturzīme, bet pieturzīmes jau nenozīmē, ka tu nekad. Es skaidri zinu to, ka pedagoģija un bērni man man visvairāk, izbeidzot darbu skolā, man visvairāk biedēja tas, ko es darīšu, ka man pietrūks bērni. Labi, man ir savi bērni, bet savi bērni, tas ir savi bērni. Bet kā ir tas, ka tu esi tā kā starp daudziem bērniem? Jā, atzīstu, pietrūkst, bet man ir lieliski iespēja, ka es tomēr esmu tur, kur ir bērni. Un palīdzot vēl aizvien gan tautiskās dejas, kad notiek, vai tā kā esmu brīvāk šobrīd, varu arī, ja nepieciešams kaut kur mamma palīgs, tad es arī esmu tur, cenšos vienmēr būt un izpalīdzēt. Es domāju, ka noteikti es nevaru pateikt, ka nekad mūžā. Nē, noteikti, ka nē. Tā ir viena no manām tādām vājībām, šī te pārlieks lielā empātija un tā... Man ļoti, ļoti patika strādāt gan pirmsskolā, gan arī skolā, izejot visiem šiem te posmiem. Es noteikti redzu, ka es varētu būt kādreiz kādā no šiem te posmiem atpakaļ. Jo man ļoti, ļoti patīk tas, ka, labi, katrs no šiem posmiem ir pilnībā atšķirīgi, bet man ļoti, ļoti patīk tā doma, ka, ja mēs runājam par pirmsskolu, ka līdz šim te maza bērna tam godīgumam un tam īpašajam stāvoklim ir nevis, kā citi saka, tu esi nokritis līdz bērna tā kā tam kaut kādam līmenim. Nē, mums ir kā pieaugušiem jāaug, mums ir jākāpjās, lai mēs būtu tik patiesi, tik godīgi, tik nesautīgi, ka mazulīts var paņemt, gliemezīt un gatavs ņemt blakus, jo gliemezītim kaut kas gultiņā. Jo gliemezīts taču ir pazaudējis ģimeni, un kur tad gliemezīts? Jā, un tā, bērnos ir kaut kāda maģija. Tā ir. Viņi māca atkal mums pašiem paskatīties ar tām bērnu acīm. Jā, noteikti. To es tā kā vienā epizodē piedzīvoju, kad mēs arī kaut kur braucām uz olimpiādu vai kaut kur braucām ar vienu skolnieci, un viņa visu laiku apbrīno to, kas notiek dabā. Un es domāju, kurā brīdī es pārstāju to visu ievērot, jo tad, kad bija jaunāk vai kā, tad arī, tu arī par to priecājies. Tagad tajā pieaugušā cilvēka ritulītu kaut kā visu tev, nezinu, esi to īpašo pats īstenībā nogriezis, ieraudzīt to īpašo. Tā kā jā, skolas jau tālu tu neesi, jo tu darbojies skolas padomē kā vadītāji, un arī tur esi ieviesusi ko jaunu, vecāku konference. Kā tu nonāci pie tādas domas, ka Mēršagā vajadzētu organizēt? Man jau līdzīgi gandrīz tiešām tik daudz tā skaļi pasakot, tādas lietas pašai kļūst skaidri. Es skaidri zināju, ka es gribētu kādreiz, lai Mēršaga vidusskolā kādreiz notika tādā konference. Zinu, jā, mums ir Tallas novadā, katru gadu ir vecāku konferences, un tās ir arī bezmaksas un brīvi pieejamas. Pārsvarā, manuprāt, arī notiek sestdienā, kad, lai būtu pēc iespējas pieejamāk vecākiem. Un tīri teorētiski, kas tā konference ir? Tā ir pirmkārt izglītošana, tā ir jauna informācija, tā ir arī kopā būšana, tā ir kaut kāda informācijas vai pieredzes apmaiņa, to arī varētu to nosaukt. Un, manuprāt, mūsdienās, kad mēs esam tik ļoti ārprāts, mēs esam tik izglītoti, mums ir tik daudz informācijas pieejams, un mēs esam mēs esam civilizācijā dzīvojam tādā, ka mums šai te informācijai un izglītošanai ir jābūt 5 soļu attālumā.
Mēs nevaram gaidīt, ka visi brauks tikai uz Rīgu vai tikai uz Talsiem. Nē, es uzskatu, ka jā, ka tas ir iespēja robežās šādām te kopā sanākšanām, vai tā ir konference, vai tā ir lekcija ar profesionāliem speciālistiem, ir jābūt. Tiešām es domāju, ka katrā skolā šādai te iespēja ir jābūt. Protams, jā, es saprotu, kam ir jāaiziet arī skolas direktoriem, vadītājiem, kam ir jāaiziet cauri, jo nevienmēr šo te profesionāli viņš piekrist atbraukt tāpat bez nekādas atlīdzības. Un es arī to saprotu, ka tas nav tik vienkārši. Bet, ja mēs tieši par Mērsaku vidusskolu, tad mums ir direktori, kuri var visu. Un arī tad, ja, kā Mārtiņš Rītīns teica, ka ja nekā nav Ledskapī paņemam lasi, tad arī mūsu direktori, fantastiski direktori, kuru var atrast un tomēr teikt, nevis tomēr, bet teikt jā. Ja Krauze saka, direktorīt, tā kā gribētos, jā, aiziet, organizējam, būs. Jā, un arī varu teikt, ka nākamā mums būs arī turpinājums. Nebūs tā, ka tas ir tikai vienreizējs pasākums. Arī iepriekš ir bijuši lektori, tā jau nav, ka es esmu kaut ko ļoti, ļoti īpaši izdarījusi. Tas, kad jā, te nosaucām kā konferenci, iespējams tas. Mums būs septembrī. Nevar nosaukt precīzi datumu, bet septembra sākumā mums būs sestdienā nākamā konference, kur jau es biju ļoti patīkami pārsteigta, ka dažādi speciālisti jau pirmajā reizē bija atsaucīgi un bija gatavi braukt pie mums uz Mērsaku, bet iekrit tieši, ka tas bija pavasara brīvlaiks. Mēs atkal skatījāmies, ka varbūt vecākiem būtu ērtāk tikt pavasara brīvlaikā, bet redziet, ģimenes ar bērniem arī tad ieplāno atvaļinājumus un kādas izbrauciens. Un jā, mums praktiski 90% šo te vieslektori atkrit jau bija saplānojušas tā kā brīvdienas kopā ar ģimenēm. Un tāpēc, jā, mēs jau tagad laicīgi plānojam nākamo pasākumu, kur bija ieradušies, es dzirdēju tikai labās atsauksmes, jo bija tiešām vērtīgi, bija tādas aktuālās tēmas un ļoti gribētos turpināt un ļoti arī gribētos, nekad nebūs, negribās teikt nekad, bet mēs nevaram nevienu piespiest atnākt pareizi. Un tad arī tas nebūtu ar to īsto mērķi. Gribās jau, lai tas otrs arī grib atnākt un uzzināt kaut ko. Es ceru, ka tie, kuri vēlās un tiem, kuriem interesē, ka tie arī atnāks un iegūs sev to, kaut ko paņems sev. Jo iepriekšējais tiešām, visi bija sajūsmā. Jo katrs bija kaut kādu niansīti atradis sev, un pēc tam mēs vēl izveidojām fantastisku koncertiņu no profesionālās ievirzes tieši šīs te programmas mūzikas skolas. Tas bija tiešām, tas bija ļoti, ļoti tāds tā kā saldējs ēdiens visai tai dienai. Šobrīd tu esi cik sociālajos tīklos sakojot līdzi, var manīt, esi tādu jaunu izaicinājumu laikam sev izlikusi, vai arī tas ir bijis kādreiz tāds sapnis vai doma, vajadzētu darboties skaistumkopšanas jomā. Un tagad tu to pamēģini. Jā, es to pamēģinu. Jā, tā ir, jā. Bija kaut kāds viens periods, ka es tiešām tik ļoti, es domāju, ārprāts, kā es to gribētu, es iztēlojos, man ir tāda īpašība, ka es spēju iztēloties, jo es tik daudz ko spēju iztēloties, un tad, jā, es biju iztēlojusies, ka es to, kā tas būtu, ka es to darītu. Un tagad jau, jā, tūlīt būs vesels gads, kopš es mācos Unastēlu imidžu skolā. Un par prieku sev un arī par prieku citiem. Labprāt kādu iepriecināšu, uzpucējot, būt skaistam, sapucēties, tas jau vien ir, tas ir skaisti. Jā. Un ļoti, ļoti man tas patīk, bet teikt tā, ka es tagad ļoti krasi mainīšu savu ikdienu un tikai ar to nodarbošos, noteikti nē. Papildus, jā,
Un arī tas, ka kaut kā man ir tā tendence, ka man vienmēr gribās kaut ko mācīties jaunu. Nezinu, kas tas ir. Jā. Un kaut ko pēc skolas man bija tāda sajūta, ka man ir kaut kas pilnīgi kritiski, kaut kas kardināli citādāks. Ir jāpamēģina. Un vēl tagad tā padomājot par to skaistumu kopšanu, es ceros, ka beidz 12. klasi Tavas 2. vidusskolā. Un kā jau ir vidusskolā? Es domāju, ka ir reti kurš tiešām 100% zina, kur ies mācīties, ko darīs. Un ja ir kaut kādi sapņi, tad tu sāc sev nenoticēt līdz galam, un tad kaut kādas tur izmaiņas. Un es atceros, ka es toreiz aizgāju pie numerologa. Un numerologs, es neteiktu, ka tas numerologs man pateica, tagad tev tur obligāti tas, tā tas nenotiek, bet bija kaut kādas tās stiprās puses. Un es tieši arī gāju ar tādu tā kā izglītības jautājumos, jo tur tā kā tu vari kaut kādās sfērās sadalīt, kas tev tieši interesē, pa kādu jomu. Un es to nekad neaizmirsīšu, ka man pateica kaut kādas šīs sabiedriskās, kas ir obligāti jābūt saskarē ar cilvēkiem, ka mana empātija, kas man ir, tātad tās ir viss, kas ir saistīts ar sociālo, jā, ka man ir jāpalīdz kādam, vienmēr man ir jāpalīdz, un ka arī izglītošana, ka tas ir mans. Un tad vēl ka šī te palīdzēšana tā nav tikai tāda fiziskā, bet kad ir arī šī te tendence palīdzēt justies skaistam, ne tikai iekšēji, bet arī ārēji. Un tā arī tie vārdi kaut kā apstājās, tad tajā brīdī es to nesaskatīju, ka tā varētu būt kaut kāda tāda skaistuma kopšana. Noteikti, ka nē. Tas ir, tagad ejot laikam, saprotu, ka īstenībā tik daudz ko pateicu, bet tajā brīdī es noteikti nesapratu, jo godīgi sakot, es gribēju iet uz Latvijas Kultūras akadēmiju uz aktieriem. Jā. Es gribēju, ļoti gribēju, bet tajā gadā, kad beidzu vidusskolu, neuzņēmu. Bija viens gads tā kā kaut kas jādara. Katru otro gadu uzņem, jā. Jā. Un iestājos kultūras teoriju un menedžments akadēmijā ar domu, ka kaut ko tur apbružāšos tajā vidē un viss. Un pie tām daudzajām teorijām un vēsturēm es salūzu, un es nepabeidzu to. Jā, nepabeidzu, un tad es tā vairāk sāku iedzīvoties Mērsagā. Un tad nākamajā gadā es atkal vairs nesadūšojos aiziet. Lai gan, jā, bija tā, es domāju, bet tas ir ar viedumu, kad saprast, ka tu jau īsti, ir lietas, ko tu nevar zaudēt. Tev ir jāpamēģina, tu nevar, ko tu var zaudēt pamēģinot? Nesanāca, bet tā jau arī ir kaut kāda savā ziņā. Tas ir tas viedums, redzēt, sajust, jo tajā brīdī man likās, ka nebūs. Noteikti es netikšu, nemaz nemēģinot. Tā tas ir noticis un kaut kā uz to pedagoģiju, ka man liekas, ka ir tās top profesijas, ko visi grib būt, vai ne? Skolotāji, pārdevēja, veikalniece, kā Elizabete saka. Jo nezinu, kas ir pārdevēja, bet veikalniece es gribu būt. Es arī diezgan tipiski gribēju būt gan veikalniece, gan skolotāja. Veikalniece arī bija pāris mēnešus Mērsagā, tepat, kad es pametu studijas. Kaut kas bija jādara, un es tepat Mērsagā dzīvoju, un tā bija fantastiska pieredze, lai iefiltrētos Mērsagā, jo te jau, kā es teicu sarunas sākumā, te nav tā, kad visi lūdza. Bet veiklā pastrādājot, tad jau tu zini kaut kā, tos cilvēks iepazīst, un tu esi tā kā pieņemts jau savējais. Pabišķiņam, ne jau uzreiz, protams, nedomājiet tā. Bet, pamaz drusciņam. Tā jau pie jūrā ir, viss ir tādi skarbāki. Vēja, kā, zinu, kad viena mums arī, kas uz skolu braucā projektu ietvaros, tāda kā koordinātori, viņa ar teica, un tad pie jūrā es jau zinu, ka te ir tādi skarbāki, ka nav jāsagaida, ka visi būs, auditorija, ka būs ļoti tādi atvērti un tādi, bet es zinu, jūs neesat dusmīgi, vienkārši pie jūrā tādi cilvēki, viņi sev mierināja. Bet tā ir, jā, manuprāt, tā ir. Jā. Kurzemnieki varbūt vēl tas kaut kāds kods. Kaut kas no tā mūsos ir.
runājot par Kurzemi, jūra tev patīk, un kā es tagad saprotu, to arī esi, varētu teikt, roņos iestājusies, vai tas ir sen vai nesen? Ka peldi ne tikai vasaras sezonā, bet peldi arī augstajā laikā. Manuprāt, ka šī varētu būt 3. vai 4. sezona, bet ļoti saraustīt tās pirmās bija, tad vajadzēja pamēģināt. Iespējams, ka tas bija tad arī diezgan moderni. Es neatceros. Es it kā parasti neietekmējos no tādām lietām. Un tajā pirmajā, man biedēja vairākas tādas, kas man pašai ar veselību ir lietas, ka, man tā kā teicu, tu skaties to ar savām. Kad saslims un tā, bet es sapratu, ka šajā te peldēšanā, šogad šī sezona no septembra ir bijusi, tā kā pilnā. Kad, ļoti maz ir izlaists un tiešām ziemā. Un es sapratu, strādājot skolā, ka man ir vajadzīgs, tas nav tikai skolā strādāt, vispār esmu tāds kā sūklīts, kurš, tikai empātisks un tāds līdzjūtīgs cilvēks, kurš arī ar to šausmīgo atbildības izjūtas man, ka man ir vajadzīgi atrast kaut kādu veidu, kā es varu, tā kā visu to, kas tevī ir, palaist vaļā. Un tad es sapratu, ka ielienot augstā ūdenī, lai gan esmu siltumīlis, man labāk vasara nekā ziema, es sapratu, ka ielienot ūdenī ir kaut kāds laiks, pāris sekundes, es sākumā negāju tur minūtes, un tagad uzņemšu laiku. Nē, kaut vai tās ir 3-4 sekundes. Es sapratu to, ka es kaut kādas sekundes nedzirdu, neredzu, es pat nejūtu, un man nav neviena doma galvā. Un tas bija tas, kas mani tā aizrāva. Tagad jau ūdens ir silts īstenībā. Tagad silts ūdens. Un kas vēl ir svarīgi, roņot vai augstumpeldis, nav ieteicams vienam. Un arī tur man ir kompānija. Jā, un tas ir fantastiski. Kāds atslābums var būt? Nezinu. Jo, es esmu pat novērojis to, ka man ir tās 1001 doma, kas man bieži vien, un ja ir kaut kādi tādi notikumi, kas tā kā vairāk tādu spriedzīt rada vai kaut kādu lēmumu pieņemšanu vai kaut kas, tās ir, dažkārt tās ir negulētas naktis vai, jo tu domā, tu analizē un kaut kādas rīcības un visu, bet tad tas ir neizstāstāms, ka tiešām, ka tu vari atrast kaut ko, darīt, kura laikā tiešām tu nejūti, tu tiešām nedzirdi, neredzi, tu pat nejūti no tā augstuma šoka, tad, kad tiešām ir augsts. Nav tā sajūta, ka tev ir augsti. Tās ir tādas adatas. Tas ir fantastiski. Šogad izlaidām, manuprāt, februārī bija tie -18, tad bija 2 reizes dienā jāiet āliņas, jāzāģē, un tas nebija tik. Bet tad mēs izlaidām kaut kādu nedēļu vai 2 tajā trakajā salā, bet visfantastiskākās sajūtas ir tad, kad ir tiešām šis te traģiskais sals, jo ūdens ir siltāks nekā gaiss. Un tad tev tikai, kas ir ātri, tev ir jābūt tādām drēbēm, ko tu var ātri uzvilkt, vilnas zeķēm, plati zābaki, kur tu var ātri ielikt, un ka tev tur nav tu ātri noslaukies, un ka tas ir ļoti, ļoti operatīvi jādara, tu tur nevar saldēties tā. Jo pēc tam jau ir augsts, kad tu iznāc ārā. Ko vēl tev patīk darīt brīvajā laikā? Tā kā man ļoti daudz brīva laika. Man ļoti patīk lasīt. Un es savu laiku aizrāvos ar šo te tamborēšanu. Es paklājiņas tamborēju. Tas arī ļoti, ļoti atbrīvo prātu, jo tu visu laiku skaiti kaut kādas tur tās schēmas, kas tev ir 3 tādi, tad nocelt un tā. Man ļoti, ļoti patīk tamborēt, ļoti. Un tiešām no tām lupatiņām, ka tu kaut kādu apģērbu arī domājat par tādu ilgtspēju, kaut kādu tēkraklu vai kaut kā, kas tev vairs nav tā estētiski velkājums, bet lai tu viņu izmantot, un īstenībā šie te paklāji ir, man liekas, ir nenolietojami. Man ir kaut kādi 4 paklāji tādi, un viņi tiešām tik ilgi turās un nekādas vainas. Tas man ļoti patīk. Būs piedāvājumi. Jā, Sūtījumi. Man patīk. Tik daudz kā visu patīk. Man ļoti, ļoti patīk pastaigts gar jūras. Es arī kaut kad nebija vēl jūrtaka, vēl nebija izgudrot jūrtaka.
Un tad es atceros, ka es pateicu, ka kaut kam teicu, ka es noteikti kādreiz savā dzīvē es veikšu visai piekrastē. Un tad pēc kaut kādiem 10 gadiem izdomāju jūrtaku, es domāju, ārprāts, cik forši. Un katru vasaru arī ar superīgu kompāniju dodos pa posmiņiem šos te. Gribētos kādreiz dzīvē noiet visu, bet tad sanāk, ka tu gandrīz mēnesi pazūd no mājām. Tas varētu būt ekstrēmi, bet cenšamies tā pa kādam 2 posmiem. Garākais, ko gājām, bija no Kolkas līdz Mērsagam. Un tas arī ļoti atslābina. Ļoti. Tā jūras skaņa. Tā jau ir, mēs jau... Tā jau saka, tie, kas dzīvo pie jūras, reti aiziet. Kad, nezinu, tie, kas ir tālāk, es neesmu tas gadījums, jo man tiešām jūra ir tā, ko esmu novērojis, ka, ja man ir iekšēji ļoti slikti vai ļoti labi, jūra ir tā vieta, kur es vienmēr esmu. Man ļoti gan nomierina, gan arī tā kā uzlādēt. Un tagad sākās saulrieta šī te sezona, ka ir šī te cilvēka daļa, kurā tas ir smieklīgi, kuri sagaida to laiku, tu līt rietēs, tad ātri, tad tā kā dzīvoja pa ceļam uz šo te bāku. Tad tur ir tāda tā kā vesela satiksme, mēs jau dzirdam mašīnas kursē, tad tu līdz būs saulrietis, kā saulrietis beidzās, visi ir nofotografējuši, visi ir apskatījušies, tā viss salec, un tad ir atkal tā kā luksoforā, visi ir atpakaļ. Jā, tā ir vasarā. To mēs. Kāpēc mašīnas tik daudz? Saule noritē. Jā, bet katram savs. Mums jau tā ekskluzīvā iespēja, ka gan lec, gan riet, un mēs to varam redzēt, jūrā. Tas ir Mērsagam īpašs. Ļoti. Mums iepriekšējā sarunā viesis bija Gatis, un viņš uzdeva jautājumu nākamajam viesim, vai tu esi izmantojis iespēju un braukus ar S-Balance segvejiem? Noklausījos šo raidījumu, dzirdēju šo jautājumu, un ir tā, ka, mazliet pat nērti ir atbildēt. Ir tā, ka man ir, manuprāt, no pirmās sezonas, tad, kad parādījās šie te braucamie, man ir tā atlaižu kartīte, nezinu, kuponiņš vai kas, bet mēs neesam izmantojuši, bet mēs gati. Mēs šos arī izmantosim. Šovasar, jo nākamais jautājums bija, ja nav izmantojuši, tad kad izmantos? Šovasar mēs izmantosim. Jo, manuprāt, labi, jaunākais ģimenes loceklis nevarētu laikam vēl izmantot, bet vismaz droši Ernests noteikti varēs. Man tā liekas, ka tur pēc tā auguma, jo tad, kad mēs gribējām, tad bija tā kā uz robežas, ka varētu būt, ka labāk neieteiktu. Tu jau nojaut droši vien, ka mūsu saruna tuvojas finišam, un tas pēdējais uzdevums vienmēr ir atstāt savu jautājumu nākamajam sarunas viesim. Man ir jautājums. Ja Mērsrags būtu jāraksturo ar smaržu, garšu un skaņu, tad lūdzu noraksturo, kāda tā būtu. Tad 3 šīs te maņas ir jāizmanto. Manuprāt, īstais brīdis vasara, kad arī smelties iedvesmu šādam jautājumam, un kas to zina, kurš būs mūsu nākamās epizodes sarunas viesis. Bet šoreiz tā bija Diāna Krauze, un milzīgs paldies, ka tu piekriti sarunai. Un mēs tiksimies jau nākamajās epizodēs. Piestāj un ieklausies. Sarunu cikls Piestātne.